Palīdzība matemātikā var arī nākt par ļaunu. Agrāk, kad nebija mākslīgais intelekts un Google, skolēniem pašiem bija jāsēž ar grāmatu un uzdevumiem un jāskatās viņā tik ilgi, līdz viņiem pielec. Bet mūsdienās, tiklīdz kaut bišķiņ nesaprot mazāko daļiņu, tu vari uzreiz pa taisno ierakstīt iekšā Google vai ChatGPT, un tu sekundēs dabū uzreiz atbildi. Tam, protams, ļoti daudz plusi, bet ir arī viens liels mīnus. Skolēni tik bieži izmanto to palīdzību, lai nonāktu pie atbildes, ka viņiem zemapziņā rodās tā doma, ka viņi paši nemaz nevar tikt līdz atbildē, ka vienīgais veids, kā viņi var tikt pie gala atbildes, ir caur palīdzību. Un ja nonāk šajā te mentālajā blokā, kas daudziem skolēniem ir, ka tiklīdz iedod uzdevumu bišķi savādāku, viņi netiek pie atbildes. Viņi nevar izdomāt, kā tikt pie atbildes. Tāpēc Ernests skolas nodarbībās mēs šo ļoti liekam uzsveru, ka skolēns pats tiek pie gala atbildes, viņš pāriet pats no problēmas līdz atrisinājumam. Un tas, ko mēs trenējam, un tā ir tā problēma risināšana, kas noderēs dzīvē. Tas ir tas, kāpēc mēs mācāmies matemātiku. Ja? Tāpēc tas ir loģiski, ja tu skaties uz matemātiku kā uz formulu iezubrīšanu, tad loģiski, ka matemātika nekad dzīvē nenoderēs. Bet ja tu skaties uz matemātiku kā uz problēmu risināšanu, tad tā ir viena no labākajām, noderīgākajām un visatalgotākajām prasmēm, kas cilvēkam var būt.